and forgiveness. Šodien esmu paredzējis jums uzrunāt par tēmu lūgšana un piedošana. I'm sure you have heard many talks on prayer, Esmu pārliecināts, ka jūs daudz esat dzirdējuši uzrunas par lūgšanu, but probably you have not heard a talk on prayer and forgiveness together. bet iespējams jūs neesat dzirdējuši uzrunu, kur ir kopā lūgšana un piedošana. When I first came into the charismatic renewal many years ago, Kad es pirmo reizi ienācu harizmātiskajā katoļu kalpošanā, I met two kinds of people. es sastapu divu veidu cilvēkus. Some who made rapid progress in a very short time. Bija tādi, kuri ļoti īsā laikā ļoti ātri izauga, ja progresēja. And some who after many years still seem stuck. Un bija tādi, kuri pat vēl pēc daudziem gadiem likās, ka viņi ir tā kā iestrēguši, palikuši uz vietas. And I would wonder why. Un es domāju, kāpēc tas tā ir. And I had no clear answer. Man nebija skaidras atbildes. But over a period of time, as I got to know some of these people, Bet ejot laikam, kad es dažus no šiem cilvēkiem iepazinu, I realized in the first people who had got stuck, es sapratu, ka tie cilvēki, kas šķita, ka ir tā kā stāv uz vietas, they had refused to forgive. viņi nebija piedevuši. So forgiveness happens at three levels. Piedošana notiek 3 līmeņos. Vertical level to God, Vertikālajā līmenī tas ir piedošana attiecībā pret Dievu, side level to others, tāds horizontālais līmenis attiecībā pret citiem, and the depth level to ourselves. un iekšējais, jeb dziļais līmenis piedošana pašiem sev. And forgiveness has to happen at all these three levels. Un piedošanai jānotiek visos šajos 3 līmeņos. Most of us just focus on the second horizontal level. Lielākā daļa no mums mēs koncentrējamies uz šo otro vai horizontālo līmeni. And that is the danger. Un tas ir bīstami. Linda Schubert has written one of the most beautiful books on prayer. Linda Šuberta uzrakstījusi vienu no skaistākajām grāmatām par lūgšanu. I strongly recommend you get her book called Miracle Hour. Es jums ļoti iesaku iegūt viņas grāmatu Brīnumu stunda. I think it's been translated into Latvian as well. Es domāju, ka tā ir tulkota arī latviešu valodā. At least more than 100 languages I know for sure. Vismaz zinu, ka vismaz 100 valodās šī grāmata ir tulkota. And there aren't that many languages in the world. Un pasaulē ir apmēram arī tik ir And valodu. I'm sure if it is not translated into Latvian, we can help you get it done. Un es domāju, ja tā vēl nav iztulkota, mēs varam palīdzēt to izdarīt. And she divides prayer, 1 hour of prayer, Un viņi sadalā 1 stundas lūgšanu into 12 small segments of 5 minutes each. 12 mazos segmentos, 5 minūtes katrā segmentā. So when you think of 1 hour, Kad jūs padomājat par 1 stundu, you may say, how can I pray so long? jūs varbūt domātu, kā tik ilgi lūgties. Not possible for me. Man, Not possible for me. kā es to nespēju. But 5 minutes, I'm sure all of you here can pray for. Bet esmu pārliecināts, ka 5 minūtes jūs katrs spējat lūgties. At least with a little effort. Vismaz ar nelielu piepūli. And just with 5 minutes at a time, Un tad 5 minūtes katrā laikā, 12 times in a row, tad 12 reizes pēc kārtas, we pray for 1 hour. un sanāk 1 stundas lūgšana. And Lent is a beautiful time to make this commitment of prayer. Un gavēnis ir ļoti skaists laiks, lai apņemtos veltīt laiku lūgšanai. Don't worry if you haven't started yet. Neraizēties, ja vēl neesat sākuši. But maybe from tonight or tomorrow you can start. Bet varbūt jūs varat sākt šovakar vai rīt. So I want to go into some types of prayer. Un es tātad ielūkošos dažos lūgšanas veidos. The popular ones, you know, praise and worship Jūs zinat šo pazīstamos, tātad slavēšana un pielūgsme and thanksgiving. un pateicības lūgšana. And maybe you also have some intercession. Varbūt jums ir arī kāda tā lūgšana, kur jūs aizlūdzat par citiem. Perhaps at some prayer meetings you also have petition, asking God for something you need. Varbūt arī kādās lūgšanu tikšanās reizēs ir kādi lūgumi Dievam par to, lai viņš atbild uz kādām jūsu vajadzībām. I've already said 5 things. Es jau tātad 5 jau nosaucu. Then there is also the prayer of surrender. Tad vēl ir lūgšana tā kā padošanās vai pakļaušanās And lūgšana. this prayer of surrender, I would wonder why use the term surrender. Un šī padošanās lūgšana, es domāju, kāpēc lietot šo terminu padošanās vai pakļaušanās? If I am praying, why should I surrender? Ja es lūdzos, kāpēc man nav jāpadodas? Surrender means two people are fighting.
Surrender means two people are fighting, in my understanding. Padošanās tas nozīmē tad, kad it kā ir kaut kāda cīņa un viens padodās. And finally, somebody wins and somebody loses. Un tad galu galā viens uzvar un viens zaudē. And the loser surrenders to the winner. Zaudētājs padodas vinnētājam. And our life and our relationship with Christ Un mūsu dzīve un mūsu attiecības ar Kristu is like a fight. ir kā cīņa. We are not fighting with our bodies, hopefully. Mēs cerams necīnamies ar saviem ķermeņiem. We are fighting with our souls. Mēs cīnamies dvēselē vai ar dvēseli. And in this soul fight, if you'd like to call it, Un mēs to varētu saukt par tādu dvēseļu cīņu, which ideally should happen in prayer, kurai lūkšanā vajadzētu arī notikt. somebody has to win Kādam ir jāuzvar and somebody has to lose. un kādam jāpadodas. Now, God is a perfect gentleman. Dievs ir nevainojams džentelmenis. If you push him out, Ja jūs viņu iztumsiet, he will stay out. viņš arī turēsies, kā saka, ārā, viņš arī paliks tur ārā. And you have won, Un jūs esat uzvarējuši. and you don't care what happens to God. Un tad jums nerūp, kas notiek ar Dievu. So how can we push God out? Kādā veidā mēs varam Dievu izstumt ārā? One of the most popular ways of pushing God out Viens no populārākajiem veidiem, kā Dievu izstumt, is to refuse to forgive. ir atteikties piedot. If people don't hurt you, Ja cilvēki jūs nesāpina, then you are probably not a human being. tad visdrīzāk jūs neesat cilvēks, ja jūs neesat izjutuši Because šeit every human sāpināti. being gets hurt by someone. Jo ik viens cilvēks tā vai citādi jūtas kaut kad, ka viņš ir sāpināts. And the people who can hurt us most Un cilvēki, kas mūs var sāpināt visvairāk, are the people who are closest to us. ir tie, kas mums ir vistuvāk. And that's why even Jesus was so hurt Un tādēļ pat Jēzus bija tik sāpināts, when his apostles went to sleep. kad viņa mācekļi aizmiga. And he asked them to pray for him. Kaut gan viņš bija lūdzis, lai viņi lūdzās kopā ar viņu. Jesus was so hurt when Peter betrayed him. Jēzus bija ļoti sāpināts, kad Pēters viņu noliedza. Many other people betrayed him, but it didn't affect Jesus that much. Arī daudz citi cilvēki viņu nodeva, bet tas Jēzu tik ļoti neiespaidoja. So one clue I can give you Tad viens tāds pavadiens, ko var jums iedot, is the people who can hurt us most cilvēki, kas mūs var visvairāk sāpināt, are the people who are closest to us. ir tie, kas mums ir vistuvākie. Spouses, Mūsu dzīves biedri, parents, vecāki, children, bērni, brothers, sisters, brāļi un māsas, friends, draugi, maybe prayer group members, varbūt arī lūkšanas grupas locekļi, priests and bishops, priesteri un bīskapi, ministers. citi kalpotāji. And sometimes these people may not even intend to hurt. Un reizēm šie cilvēki, viņiem pat nav bijis nodoma sāpināt, But they have unknowingly caused hurt. bet viņi nezinot ir radījuši sāpes. And it's our choice whether we want to stay in hurt Un tā ir mūsu izvēle, vai mēs paliekam šajās sāpēs, or choose to forgive. vai izvēlamies piedot. Sometimes my mother Reizēm mana māte, is old kura ir veca, and she's not a very easy person to get along with. un viņa ir cilvēks, ar kuru nav viegli sadzīvot. And she used to make statements which used to really hurt me. Un viņa ir reizēm izteikusi tādas lietas, kas man ir sāpinājušas. One part of me knows I need to forgive, Viena daļa manī zina, ka man jāpiedod viņai, and the other part of me refuses to forgive. un cita daļa manī atsakās piedot. So there is a war happening inside me. Tātad manī notiek iekšēji cīņa vai pat karš. Forgive, don't forgive. Piedod, nepiedod. And obviously, as most of you know, Droši vien, kā lielākā daļa no jūs zinat, when you don't forgive a person, ja jūs nepiedodat, it's very difficult to talk to the person normally. ir grūti ar šo cilvēku pēc tam normāli sarunāties. And especially if that person is in your home, Īpaši tas cilvēks ir kāds, kurš ir jūsu mājās. that makes it even more difficult. Tas to padara vēl grūtāku. So I ask God, give me the grace to forgive. Un es Dievam lūdzu, kungs, dod man žēlastību piedot. Give me the grace to accept my mother as she is. Piedod man žēlastību pieņemt savu māmu tādu, kādu viņa ir. And it was like a battle, like a war. Un tā bija kā cīņa, kā karš. Most of the first battles I lost. Lielāko daļu no šīm pirmajām cīņām es zaudēju. And I just couldn't forgive. And I just couldn't forgive. Un es nevarēju piedot.
or it took me a long time to forgive. vai arī man vajadzēja ilgu laiku, lai es piedotu. But as we fight in a war within our souls, Bet, kad mēs izcīnām šo cīņu savās dvēselēs, with God's grace we get stronger. ar Dieva žēlstību mēs kļūstam stiprāki. And today the same things which would have totally destroyed me 1 or 2 years ago, Un šobrīd tās pašas lietas, kas dažus gadus atpakaļ mani būtu pilnīgi sagrāvušas, I find with God's help I can quite easily forgive. es apjaušu, ka ar Dieva palīdzību es varu diezgan viegli But this piedot. comes with effort Bet tas nāk ar piepūli and cooperation. un sadarbību. And each of us, you and I, have to make that effort. Un katram no mums, jums un man, mums ir jāpiepūlas. Otherwise, nothing is going to happen. Citādi nekas nenotiks. But one of the most dangerous forms of unforgiveness Viena no bīstamākajām nepiedošanas formām, that I am recalling, that I am being made aware of, par kurām es zinu, is unforgiveness against ourselves. ir nepiedošana pašiem sev. And now the problem is there's no other person. Un problēma ir tā, ka nav otra cilvēka, kam piedot. It's difficult to say, I need to take an action of forgiveness Jo ir grūti pateikt, nu tad man ir jāveic šī piedošana. because the cause is myself Jo tas iemesls, kāpēc jāpiedod, esmu es pats. and the person I'm angry with is myself. Un cilvēks, uz ko es esmu dusmīgs, esmu es pats. It happens with big failures. Tas notiek, ja ir kaut kādas lielas neizdošanās, neveiksmes, Public mistakes, kādas kļūdas, kas ir publiski redzamas. doing something when everybody laughs at us. Kad mēs izdarām kaut ko, par ko citi smejas. Maybe sometimes people make fun of us in public. Jā, tās situācijas, kad citi cilvēki mūs publiski izsmej. And not only we hate that person, but we also hate ourselves. Un tad mēs ne tikai uz to cilvēku esam dusmīgi, bet arī uz sevi. That we had no courage to respond, Kad mums nav bijis drosmes viņam atbildēt. no strength to fight back. Nav bijis spēka, lai cīnītos And pretī. just like a small insect, Un tāpat kā mazs kukainīts, we allowed ourselves to be crushed into the ground. mēs ļaujam, ka mūs samīn zemē. Now there is a bit of difficulty here Bet tur ir tāda neliela grūtība, when the person crushing us kad cilvēks mūs samīn, satriec. can sometimes be our own parents. Šie cilvēki var būt mūsu pašu vecāki, kuri mūs satriec. I have not met any perfect parents to date. Es līdz šim brīdim vēl neesmu saticis nevainojamus vecākus. Neither are my parents perfect. Ne arī manas paša vecāki ir So nevainojami. if you are expecting your parents to be perfect, Tā kā, ja jūs sagaidat, ka jūsu vecāki būs nevainojami, I suggest you don't search on planet Earth. es jums iesaku uz planētas Zeme neko tādu nemeklēt. Just search on some other planet. Tad meklējiet to citu vietu. Because there are no perfect parents, in my opinion, here. Jo, manuprāt, uz Zemes nav nevainojamu vecāku. But there can be great forgiveness of imperfect parents. Bet var būt liela piedošana vecākiem, kas nav bijuši And nevainojami. that forgiveness sets us free, Un šī piedošana mūs atbrīvo. removes the blocks of us communicating with God, Paņem no mums projām tos šķēršļus, kas mums traucē veidot attiecības ar Dievu, and opens our mind, body, and soul to new divine experiences. un atver mūsu prātu, dvēseli un garu jaunai pieredzēji attiecībās ar Dievu. And that's a decision each of us have to make to forgive ourselves. Un tāpēc mums katram jāpieņem lēmums piedot pašam sev. Nobody can help us except ourselves. Neviens mums tajā nevar palīdzēt, tikai mēs paši. And of course, the divine Trinity. Un, protams, ka svētā trīsvienība. Sometimes some people may reach out to their children Reizēm cilvēki dodas pie saviem bērniem and try to help them in this process. un palīdz viņiem šajā procesā. Many people learn to hate themselves Daudz cilvēki iemācās sevi neieredzēt vai nemīlēt. because the people who are supposed to teach them how to love themselves, Jo tiem cilvēkiem, kuriem vajadzēja viņiem iemācīt, kā sevi mīlēt, that is their parents, tas ir tātad viņu vecākiem. make statements like this: Ka šie vecāki, piemēram, izsaka kaut ko tādu. you are useless, Tu esi nekam nederīgs, better if you hadn't been born, labāk, ja tu nebūtu bijis piedzimis. see your sister or your brother, they are much better than you. Paskaties uz savu māsu vai brāli, viņi ir daudz labāki par tevi.
They compare us to other people Mūsu vecāki var salīdzināt mūs ar citiem cilvēkiem or other children, vai ar citiem bērniem, and we are always last in that comparison. un tad mēs tajā salīdzinājumā parasti paliekam tie sliktākajā pozīcijā. And so what it does is it breaks our mind and it breaks our soul. Un tas, ko tas ar mums izdara, tas salauž mūsu prātu un mūsu sirdi. But the good news is nobody can destroy us Bet labā ziņa ir tāda, ka neviens nevar mūs iznīcināt. unless we cooperate with that destruction. Ja vien mēs paši nesadarbojamies ar šo iznīcības spēku. No matter how bad our situation has been, Lai cik arī slikta būtu bijusi mūsu situācija. and I have heard nightmare situations, Un es esmu dzirdējis tādas situācijas, ko var raksturot kā murgu. hearing the situation makes you cry. Ka dzirdot tās situācijas, pat gribas raudāt. So you can imagine how horrible the situation really is in real life. Un tad iedomājieties, cik tad tā situācija bija briesmīga reālajā dzīvē. And these people have learned to forgive and learned to love themselves. Un šādi cilvēki ir iemācījušies piedot un mīlēt paši sevi. They should have normally been mental wrecks, destroyed. Jo būtībā tā normāli viņiem būtu bijis jābūt mentālīs iznīcinātiem. With the amount of suffering they had to endure, Ņemot vērā to ciešanu daudzumu, kas viņiem bija jāiznes. physical sufferings and intense beating, Fiziskas ciešanas un sišana, emotional suffering and shouting and verbal violence, emocionāls ciešanas, kliekšana, verbāla vardarbība. sometimes the violence of silence, Dažreiz vardarbība klusuma veidā, klusēšanas veidā. and absolutely no help to help them take care of their souls. Un pilnīgi nekādā veidā nav sniegta palīdzība, kā viņi var parūpēties par savu dvēseli. The body has been broken, Tad salauzta miesa, the mind has been broken, salauzts prāts and the person has attempted to break the soul as well. un arī mēģināt salauzt arī sirdi vai dvēseli. But nobody can break your soul and my soul. Bet neviens nevar salauzt jūsu un manu dvēseli. They can try. Viņi var mēģināt, That only we can do. tikai mēs paši to varam izdarīt. Only we can allow our souls to be broken. Tikai mēs esam tie, kas var ļaut savai dvēselē tikt salauztai. And so with God's grace, Un tāpēc ar Dieva žēlastību, as we learn to forgive ourselves, kad mēs mācamies sev piedot, first the soul is strengthened with prayer, dvēseli stiprina lūkšana, then the soul goes to the mind, un tad dvēselē arī savienojas vai pāriet prātā, and the mind is strengthened through the soul, un caur dvēseli tiek stiprināts prāts, and then the soul and the mind go to the body, un tad dvēsele un prāts savukārt tad and the stiprina body miesu. gets slowly healed due to the soul and the mind being renewed. Jā, un pateicoties tam, ka dvēsele un prāts ir atjaunots, tad arī pamazām miesa tiek stiprināta un atjaunota. This is my own personal experience as well. Tā ir arī manas paša personiskā pieredze. And I have seen hundreds of people since roughly the year 1983. Un es esmu redzējis sastaps ļoti daudz cilvēkus kopš 1983. gada. Maybe you know some people for longer time, Varbūt jūs arī zinat kādus vēl ilgāku laiku, but I think that's a reasonably long time. bet tas ir diezgan ilgs laiks. So I am encouraging you, brothers and sisters, Es jūs iedrošinu, brāļi un māsas, if you and I seriously want to pray, ja es un jūs, ja mēs tā nopietni gribam lūgties, let us work on unforgiveness in our lives. Strādāsim pie tā, And the lai most būtu piedošana mūsu. difficult kind of unforgiveness is unforgiveness towards ourselves. Un tā sarežģītā piedošana tad ir piedošana pašam sev. And we need to learn and believe that we are good. Mums jāiemācās tas, un tam jānotic, ka mēs esam labi. And God has made us very good. Ka Dievs mūs ir radījis ļoti labus. We know in Genesis 1, Mēs zinām no radīšanas grāmatas 1. nodaļas, God is pleased with everything He has created Dievam patika viss tas, ko viņš bija radījis. because it was very good. Jo tas bija ļoti labs. And in Genesis 1, chapter 27, Un radīšanas grāmatas 1. nodaļa 27. pants. you and I have been created as well. Tad es un jūs arī esam tādi radīti. And the verse tells us it is very
they are very good. We are very good. Un šis pāns saka, ka mēs esam ļoti labi. And as we believe we are very good, Un kad mēs sākam ticēt, ka mēs esam ļoti labi, we learn to accept ourselves mēs iemācamies pieņemt and sevi slowly forgive ourselves un pamazām sev piedot. for any pain we have caused to us. Jeb piedot sāpes, ko mēs esam radījuši paši sev. Then there could also be events in our life Varētu būt arī mūsu dzīvē bijuši tādi notikumi, which we have unknowingly cooperated or participated, kur mēs paši nezinot vai neapzinoties esam piedalījušies vai sadarbojušies, or maybe we were forced to do vai mūs piespieda to darīt, because we couldn't say no, jo mēs nevarējām pateikt nē, or we didn't have any option to come out of. vai mums nebija kāda iespēja, kā no tā tikt ārā. I'll give you one example. Es jums iedošu kādu piemēru. When I was 12 years old, Kad man bija 12 gadi, my brother and my cousin mans brālis un brālēns took my sister and I paņēma mani un manu māsu to see a horror movie. Apskatīties šausmu filmu. Do not make the mistake of doing this, please. Nepieļaujiet šādas kļūdas, lūdzu. For the next 4 years, I lived in fear. Nākamos 4 gadus es dzīvoju bailēs. I'm not talking about fear like you normally think about it. Es nerunāju par tādām bailēm, kā mēs parasti, kad dzirdam bailes. Intense fear where I couldn't walk through a small dark patch. Tās bija tik intensīvas bailes, ka es nevarēju iziet cauri nelielam tumsas pleķītam. And somehow as a boy, I found excuses to pretend everything was okay. Un kā mazs zēns, es visāds izdomāju tādus attaisnojumus, izlikos, ka viss ir kārtībā. But really I was paralyzed inside. Bet patiesībā es iekšēji biju baiļu paralizēts. And I couldn't forgive myself Un es nevarēju sev piedot, that I said yes to go to this horror movie. kad es toreiz pateicu jā un gāju uz šo šausmu filmu. I like to go for movies. Man patīk iet uz kino. Maybe some of you like to as well. Varbūt dažiem no jums arī, But I don't like horror movies. bet man nepatīk šausmu filmas. And I had a choice to say no. Un man bija iespēja pateikt nē, But I wanted the movie so much bet man tik ļoti gribējās redzēt to that kino. I said, let me live dangerously and go ahead. Tad es nolēmu, labi, riskēšu un došos. And I went for the movie. Un es aizgāju uz to kino. And for the next 4 years, I punished myself. Un nākamos 4 gadus es pats sevi And it sodīju. was only God's mercy through an inner healing process. Un tikai caur Dieva žēlsirdību un iekšējas dziedināšanas procesu, Going through several sessions that I was healed. vairākās aizlūgšanas sesijās, kas tiku And dziedināts. part of that healing included forgiving myself for saying yes. Un daļa no tās dziedināšanas ietvēra to, ka man arī vajadzēja sev piedot, ka es toreiz teicu jā, And forgiving my brother and cousin for laughing at us because we were afraid. un arī vajadzēja piedot manam brālim un brālēnam, ka viņi par mums smējās, jo mēs bijām izbijušies. I believe my sister lived with that fear for more than 20 years. Es domāju, ka mana māsa ar tām bailēm dzīvoja apmēram vairāk kā 20 gadus. Even the mention of that movie would send a chill down her spine. Just mentioning the name. Pat tikai izdzirdot, kad šī filma tika pieminēta, kā saka, bailes, viņai par mugurkaulu noskrēja baiļu tirpas. So you can imagine the fear it caused in us as children. Tāpēc jūs droši vien varat iztēloties, kādas bailes tas mūsos kā bērnos bija radījis. For some, it's an event in our lives. An experience in our lives. Tad dažiem ir tāda pieredze dzīvē. Why am I mentioning this experience? Kāpēc es minu šo pieredzi? Because there could be experiences in your life as well, Jo arī jūsu dzīvē varētu būt līdzīgas which you pieredzes, have said yes to, kur jūs kaut kam piekritāt. and then got burned after you went there. Got hurt after you went Un pēc tam, kad jūs to piekritāt, tur aizgājāt un pēc tam cietāt no tā. there. This could happen in different forms. Tas varēja notikt dažādos formās. Some could happen through physical abuse. Šāda veida pieredze, tā varētu būt kāda fiziska vardarbība. I know men who were beaten by other men because they went into violent situations. Es zinu vīriešus, kurus citi vīrieši piekāva tādās vardarbīgās, agresīvās situācijās. I know women who were bullied by other women in closed groups. Es zinu sievietes, kuras citas sievietes bulingoja vai arī darīja pāri viņām kādās slēgtās grupās. I know of people who were abused violently in college, both men and women, Es zinu gan vīriešus, gan sievietes, kuras arī vardarbīgi, by people of their same gender.
kuri cieta no vardarbības koledžā, arī paši no sava dzimuma cilvēkiem, because they wanted acceptance so much jo viņi tik ļoti gribēja būt pieņemti, that they allowed themselves to get into dangerous situations. ka viņi ļāva paši sev nonākt bīstamās situācijās. And I believe this is happening all over the world. Un es esmu pārliecināta, ka tas notiek visapkārt pasaulē. I have come across situations in Latvia Esmu arī uzdūries tādām situācijām Latvijā, where people committed suicide because they were bullied. kur cilvēki ir izdarījuši pašnāvību, jo par viņus tad izsmēja, bulingoja. And apparently there were many cases in the same institution. There were many cases, not one, more than one. Un ir tā, ka tas nav bijis viens gadījums, bet vairāki gadījumi vienā un tajā pašā iestādē. And usually sometimes the people who bully others Un diezgan bieži tie cilvēki, kas dara citiem pāri, are from very powerful families. viņi nāk no tādām ietekmīgām ģimenēm. So the school or the local authorities Tā, ka skola vai pašvaldība autoritātes, kas ir are vietējās, afraid to act against them. ka viņi baidās pret šīm ģimenēm kaut ko pasākt. And as a result of which, Un tā rezultātā the people hurt cilvēki are not only dara hurt pāri, with the people who caused the harm, tad tiek, they hurt by the people who caused the harm. the tātad tie direct cilvēki, kuri ir cietuši, tad viņiem dara pāri ne tikai tie, kas tiešā veidā They viņus, are hurt by the school or the institution. viņiem dara pāri arī skola vai tā iestāde, kur viņi mācās vai They are hurt by the police. Viņiem dara pāri arī policija, jo They viņus are hurt neaizstāv. by the law courts. Viņiem dara pāri tiesa, Because all these groups which are supposed to protect jo visas tās grupas, kam būtu vajadzējis aizstāvēt, refuse to act in the way they are supposed to. viņas nerīkojas tā, kā viņiem būtu And a jārīkojas. life has been lost. Un līdz ar to dzīvība ir zaudēta. And there is no recovery from that. Un no tā nevar atgūties. Brothers and sisters, if it hasn't happened to you yet, you are blessed. Brāļi un māsas, ja ar jums tā nav atgadījies, jūs esat svētīti. Or touched your family Vai ja tas directly. nav skāris jūsu ģimeni. I can say it hasn't touched my family Es varu directly, teikt, ka tas nav skāris arī manu ģimeni, but I have dealt with more than one individual who have experienced this kind of pain. bet es esmu saskāries ar vairāk kā vienu cilvēku, kurš ir šāda veida sāpes piedzīvojis. Maybe a low double-digit number. Un tie varētu būt pārdesmit cilvēki. And it's so difficult to forgive in these situations. Un šajās situācijās ir tik grūti piedot. And sometimes what we can do is just hold the hand of that person. Un reizēm pirmais, ko mēs varam darīt, ir turēt tā cilvēka roku. Be with them. Vienkārši būt ar viņiem. The pain is so bad Jo tās sāpes ir tik lielas, that it may take months or years before they can forgive. kā var paiet mēneši vai gadi, pirms viņi var piedot. But the point is in slowly helping them. Bet runa ir par to, ka pamazām viņiem palīdzot. And that is a great act of love and compassion. Un tas ir liels līdzjūtīgs mīlestības izpausmes. So coming back to ourselves. Atgriežoties pašiem pie sevis, Today ask yourself, šodien pavaicājiet sev, what do you think about yourself? ko jūs domājat par sevi. Very simple way of evaluating it. Tāds ļoti vienkāršs veids, kā to novērtēt, Follow this exercise. ir izpildīt šo uzdevumu. Please take a look at this empty chair. Paskatieties šo tukšo krēslu, Take a good look at this chair. tā labi paskatieties. Take a look at me now sitting on the chair. Un tad paskatieties uz mani, kurš te sēž. Okay. Now close your eyes Tagad aizveriet acis, and imagine, close your eyes aizveriet acis and use the power of your imagination. un izmantojiet iztēles spēku And imagine I am out of the chair un iztēloties, ka es vairs neesmu tajā krēslā, and you are sitting on the chair. bet jūs tajā krēslā sēžat. How do you feel when all those eyes are looking at you? Kā jūs jūtaties, kad visi pārējie acu pāri skatās uz jums? Just focus on your feeling. Vienkārši koncentrēties to, kā jūs jūtaties par to. See yourself sitting on the chair. Tad redziet, kā jūs sēžat tajā krēslā. See everyone looking at you.
Visi uz jums skatās. How do you feel? Kā jūs jūtaties? Do you feel they are looking at someone nice? Vai jūs jūtaties tā, ka viņi skatās uz kādu, kurš ir jauks, labs? Someone they are going to celebrate about? Ka tas ir kāds, kuru pārējie atzīs, priecāsies par viņu? Someone they are going to say good things to? Ka par viņu teiks labas lietas? Somebody who inspires them and makes them feel special? Ka tur sēž kāds, kas viņus iedvesmo un liek viņiem justies īpašiem? Somebody who's full of joy and love and hope? Kāds, kurš ir pilns ar prieku un mīlestību un cerību? Or maybe you feel differently. Vai varbūt jūs jūtaties citādi? Maybe you feel the person who's sitting in that chair Varbūt jūs jūtaties, ka tas cilvēks, kas sēž tajā krēslā, has nothing much to offer anyone, viņam nav īpaši nekā, ko citiem piedāvāt. even themselves. Viņiem pat nav priekš sevis pašiem īpaši, ko piedāvāt. Maybe you say nobody has anything nice to say about me. Varbūt ir tā, ka tas cilvēks saka, nevienam nav īpaši nekā laba, ko par mani pateikt. Maybe you think they are going to say something critical about you. Varbūt pat viņam šķiet, ka citi varētu kaut ko kritisku pateikt. Correct something there which you are doing, something wrong which you're doing in that chair, Vai norādīt uz kaut ko, ko viņš dara nepareizi. which you can't see but they know. Ka viņi to redz, tas cilvēks, kas tur sēž, viņš pats to neredz, bet pārējie to redz. And that makes you feel uncomfortable Un tas jums liek justies neērti and afraid. un nobijušamies. Slowly open your eyes. Tad lēnām atveriet acis. I'm not going to ask you how you felt, don't worry. Neraizieties, jums nevaicāšu, kā jūs jutāties. But your feelings that you experienced Bet tās jūtas, ko jūs izdzīvojāt, as you did this, if you genuinely did the exercise, ja jūs šo uzdevumu tā no sirds paveicāt, will give you some kind of indication on what you feel and think about yourself. tās jūtas jums dos kādas norādes par to, kā jūs patiesībā par sevi domājat un jūtaties. Jesus told us in John chapter 8, verses 31-32, Jēzus saka 4. nodaļā, if you continue in my word, ja jūs turēsiet manus vārdus, you will truly be my disciples, jūs patiesi būsiet mani mācekļi, and you will know the truth. un jūs zināsiet patiesību. And I love this last part. Un man patīk šis pēdējais daļa. And the truth will set you free. Un patiesība darīs jūs brīvus. And we are all meant to be set free. Un mums visiem jātop darītiem brīviem. Prayer is meant to set us free. Prayer is meant to set us free. Lūkšanai mūs ir jādara brīvus. Free at a level we cannot even imagine now. Tik brīvus, kā mēs iespējams tagad pat nespējam iztēloties. For many of us. Daudzi no mums nevar iztēloties. But as we persevere in this journey of prayer, Bet, kad mēs paliekam uzticīgi, neatlaidīgi šajā lūkšanas ceļojumā, and especially working on the areas of unforgiveness in our life, un īpaši strādājot pie tām jomām, kur ir nepiedošana it mums, is amazing what kind of healing God can bring into our lives and into our future. tas ir apbrīnojami, kādu dziedināšanu Dievs var ienest mūsu dzīvē un mūsu nākotnē. I was very hesitant to take a risk. Bija tā, ka es biju cilvēks, kurš ļoti nelabprāt uzņēmās risku. Because I failed so many times in public. Jo man bija pieredze, ka es daudzkārt publiski biju izgāzies. I didn't want to fail and look stupid again. Es negribēju atkal izgāzties un izskatīties muļķīgi. I think it's safe to probably say Droši vien, ka mēs varam droši teikt, I might have failed more than any of you in public. Iespējams, ka es biju izgāzies vairāk nekā jebkurš no jums. Because nobody would be as stupid as me to fail again and again. Jo neviens nebūtu bijis tik muļķīgs, ka izgāzties atkal un atkal. I had to go through several sessions to forgive myself. Man vajadzēja iziet cauri vairākām tādām dziedināšanas sesijām, lai piedotu sev. So let me tell you some of them. Es pastāstīšu par dažām no tām. When I was in the 8th standard, 13 years old, Kad man bija 13 gadi, I forgot the words of a song es aizmirsu kādas dziesmas vārdus. in a singing competition Tas bija dziedāšanas sacensības in front of 800 students.
Tur bija apmēram 800 citu skolēnu. I don't know if anything can be more humiliating. Es domāju, vai vispār ir kaut kas, kas varētu būt vairāk pazemojošs. Nobody has ever done that in the history of the school. Neviens tās skolas vēsturē vēl nevienam tā nebija sanācis. Before me, definitely, Pirms manis noteikti nē. and to the best of my knowledge, after me. Un cik man zināms, arī pēc manis tā vēl nevienam nav gadījies. In the next year, Nākamajā gadā I participated in an elocution contest. Nākamajā gadā es electrician? Elocution, or like debate, like, Nākamajā gadā es piedalījos tādā kā debašu konkursā. And we were all asked to sit on the stage with chairs like this. Mums visiem bija jāsēž uz skatuves šāda veida krēslos. And my turn came to speak, Un kad pienāca mana kārta runāt, and all went very well un viss gāja labi, for the first 2 minutes pirmās 2 minūtes of my 7-minute speech. manu 7 minūšu runā. And after 2 minutes, my mind froze. Un pēc 2 minūtēm mans prāts sascala vai sastinga. 800 students again. Atkal 800 citu skolēnu. It's a competition again, Atkal tas ir konkurss, and I publicly failed. un es publiski izgāzos. And what made it still worse Un kas to padarīja vēl is ļaunāku? after I failed, I had to sit on the chair, Ka pēc tam, kad es biju izgāzies, and everyone continued to look at me for the next 1 hour. man bija jāturpina tur sēdēt, un visi uz mani turpināja skatīties vēl nākamās pāris stundas. The public failure, Publiska izgāšanās. who lost points for his house. We have a competition between groups in school. So Yeah. my group, we call it house in India, but I don't know what Tā you call it. bija tā kā sacenšanās vai konkurss starp dažādām grupām vai ne mājām, un katra grupa vāca sev punktus. So everybody is angry with you because you have lost something which they consider important as well. Nu jā, un tad tie pārējie arī no manas komandas dusmīgi par to, ka manis dēļ viņi ir zaudējuši punktus. And like this, I've had several failures in different areas of my life. Un šāda līdzīga veida izgāšanās man bija vairākas dažādās dzīves jomās. Sports, Sportā, singing, dziedāšanā, speaking, runāšana, debatēšanā and different other things. un vēl citās lietās. And when I first learned about forgiveness, Un, kad es pirmo reizi uzzināju vai dzirdēju par piedošanu, I had to go back into my life man vajadzēja atgriezties savas dzīves tajos with every mirkļos, single major failure visos tajos mirkļos, kad bija bijušas kādas nozīmīgas and izgāšanās smaller failure, un arī mazākās and izgāšanās. forgive myself one by one for each of those incidents. Un piedot sev katru no šiem gadījumiem, kad bija gadījusies It's izgāšanās. safe to say each of us have at least one of these. Droši, mēs varam diezgan droši teikt, ka katram no mums ir. Probably not in front of 800 people like me, Mums ir šādas situācijas, iespējams, ne 800 cilvēku priekšā, but definitely in front of some people. bet vairāku cilvēku Maybe priekšā. your family, Varbūt ģimenē, maybe your church, baznīcā, maybe your friends. draugu lokā, I don't know where, nezinu, kur vēl. but I'm certain everyone has at least one, Bet esmu droši, ka vismaz viena situācija katram tāda ir. probably more. Varbūt vairāk. So today, this evening, I close with this. Un šovakar tad es pabeigšu ar to. Find out the area where we are struggling to forgive ourselves. Izziniet, atrodiet to jomu, kur jūs pūlaties piedot sev. And slowly begin to work at it with God's help. Un pamazām ar Dieva palīdzību sākat pie tā strādāt. I will just give you a quick biblical formula to help you. Es jums iedošu tādu īsu biblisku formulu, kas var palīdzēt. It goes like this from Luke chapter 6, verses 27 to 28. Tātad no Lūkas evaņģīļa 6. nodaļas 26. 27. I'm panta. speaking in reverse Es runāju tā kā apgrieztā secībā. because we call it the ladder of forgiveness. Mēs to saucam par piedošanas trepēm. The first thing is pray for those who persecute you. Pirmā lieta, lūdzieties par tiem, kas And jūs who vajā. is persecuting us? Kas mūs vajā? We ourselves are persecuting ourselves. Mēs paši sevi vajājam. The second thing is bless those who curse you. Otrā lieta, svētījiet tos, kas jūs nolāda. And who is cursing us? Un kas mūs nolāda? We are cursing ourselves, okay, for our Mēs- past mistakes. Mēs paši sevi par pagātnes kļūdām mēdzam nolādēt. So choose to bless yourself Izvēlieties sevi svētīt and say, I am good, un sakiet, es esmu labs, I am capable. es esmu spējīgs. God has created me perfectly.
Dievs man ir radījis labu, pilnīgu. God has blessed me with many good qualities. Dievs man ir svētījis ar daudzām labām īpašībām. I thank Jesus for all these things. Es Jēzum par tām visām pateicos. The third part is doing good to those who hate you. Trešā lieta – dariet labu tiem, kas jūs nicina. And who hates us here? Un kas mūs nicina? We hate ourselves. Mēs paši. And that's why it's so difficult to handle. Un tāpēc ir tik grūti. So bless yourself, do good to yourself. Svētījiet sevi, dariet labu paši sev. Do something you like Dariet to, kas jums that patīk, makes you feel good. kas liek jums justies labi. Maybe it could be eating some food, Varbūt tas ir kāds garšīgs ēdiens. playing some game, Varbūt tā ir kāda spēle. doing some hobby, Varbūt tas ir kāda hobijs, aizraušanās. maybe taking a walk or some exercise. Varbūt tas ir iet pastaigā vai pavingrot. Whatever you like, please do good to yourself. Tas, kas jums patīk, lūdzu, dariet labu sev. If resources permit, Ja jums resursi ļauj, buy some clothes you like. nopērciet tādas drēbes, kā jums patīk. I met a person recently and I asked them, where did you go? Es nesen satiku kādu cilvēku un prasīju, kur jūs gājāt, kur jūs devāties. They told me I went for shopping therapy. Viņš teica, man bija šopinga terapija. They went to shop so they feel better. Viņa aizgāja uz veikalu, lai iepirkties, lai justos labāk. And this therapy is popular all over the world. Un šāda terapija pasaulē ir ļoti populāra. Many people don't do good to themselves. Daudz cilvēki nedara sev labu. Please learn to do good to yourselves. Let's learn to do Lūdzu, good. mācieties darīt labu priekš And sevis. slowly we will learn to love our enemies. Un mēs lēnām iemācīsimies mīlēt savus ienaidniekus. This enemy isn't outside us. Tas ienaidnieks nav ārpus mums. This enemy is inside us. Viņš ir iekš mūsos pašos. And we will learn to appreciate and love that person we see. Un mēs iemācīsimies mīlēt un novērtēt to cilvēku, ko mēs redzam. We are with 24 hours a day To cilvēku, ar kur mēs esam kopā 24 stundas diennaktī. for the total span of our life. Visu savu dzīvi. And after I began doing this, Un kad es sāku šo darīt, ko es jums it stāstu, took me 17 years to look into the mirror man vajadzēja 17 gadus, lai es varētu ielūkoties spogulī and say, I like the person I see there. un pateikt, man patīk tas cilvēks, kuru es redzu spogulī. As he is. Tādu, kāds viņš ir. No changes. Um, No changes. Ka No changes. nekas nav izmaiņu, jā. Most of us want some kind of change to be perfect and acceptable. Nu, lielākā daļa no mums mēs gribam, lai ir kaut kādas ļoti labas izmaiņas, lai kaut kas ir nevainojams mūsos. Taller, shorter, Garāks, īsāks, fatter, thinner, rasnāks, tievāks, more beautiful, less beautiful. skaistāks vai netik skaists, I don't know, more strong, less strong. stiprāks, netik From stiprs. women to men, everything differs. Nu, vīriešiem un sievietēm tur ir dažādas atšķirības arī. But until we forgive ourselves Bet līdz mēs sev piedosim and love ourselves, un sev mīlēsim, true high quality prayer tāda True high quality patiesa, augstas kvalitātes lūkšana will not really begin in our lives. nesāksies, kamēr mēs sev nepiedosim. So welcome to prayer and forgiveness. Tāpat laipni aicināti lūkšanā un piedošanā. Perhaps some of you are in a state of shock. Varbūt daži no jums esat tādi satriekti, And I do šokēti. apologize for any shock caused. Es atvainojos, ja es kādu šokēju. It's not intentional, Tas nav tīši, but it is to bring out the best in you. bet tas ir, lai izcelt vai izgaismotu labāko, kas ir May God jūsos. bless each of us in this journey of prayer and forgiveness. Un lai Dievs svētī mūs visus šajā piedošanas un lūkšanas ceļā. Dieva žēlastībā, lai jūs pavadātu. Pateicība Dievam!